Rekonstruētā ceļa posmā 13 atklāšanai bija simboliska nozīme. Katru dienu pa šo ceļu, kas iet no Lietuvas robežas uz Daugavpili, brauc tūkstošiem automašīnu. Liela ir arī kravas automašīnu plūsma. Tāpēc remonta darbus, kas tika uzsākti 2015. gadā, autovadītāji uztvēra sāpīgi. Nevēlējās stāvēt rindā pie luksaforiem un ierobežot kustības ātrumu. Bet iegūtais rezultāts norāda, ka nērtības bija tā vērtas. Mēs šo ceļu jau gadījām no 8. gadā. Jau tajos laikos bija gatavs projekts. Pēc tam finansējums laikam nebija piešķirs šajā posmā rekonstrukcijai. Un mēs gaidījām līdz šim brīdim. Ja? Sākumā bija sūdzības par to, kā slikts ceļš. Pēc tam bija sūdzības par to, ka luksofori tur dubļi un tā tālāk. Bet tālāk visi noklusējas. Visi apmierināti. Projekta ietvaros tika rekonstruēts ceļa posms gandrīz 7 km garumā. Celtnieki atzīst, ka ceļa posms neesot bijis no vieglākajiem. Projekta ietvaros tika veikti ievērojami zemes darbi, liela apjoma atkūdrošana, apjomīgi ierakuma un uzbēruma darbi. Izlīdzināts garimprofils, kas līdz šim bija ļoti nevienmērīgs. Tika izmainīta visas konstruktīvās kārtas, un tai skaitā bija arī izbūvētas 3 asfaltbetona kārtas. Līdz ar to es uzskatu, ka mērķis ir sasniegts un ir uzlabota redzamība, ir dabūta drošība priekš autovadītājiem, nedaudz tika korigēts šis krustojums, līdz ar to tas būs iegūms gan autovadītājiem, gan arī gājējiem. Ciematu iedzīvotājiem, kas dzīvo blakus ceļam, tāpat tika uzstādītas jaunas pieturas un ceļa aizsargu norobežojumi. Pēdējo reizi remonta darbi šajā ceļa posmā tika veikti 80. gados. Kopējās rekonstrukciju izmaksas sastāda gandrīz 13,5 miljonus eiro ar PVN. Projekts tika realizēts ar kohēzijas fonda atbalstu. Nākamais posms tiks uzsākts un arī attiecīgi līdz Daugavpilī šis ceļa posms tiks sakārtots. Mūsuprāt, tas ļoti būtiski, jo jārēķinās tepatās blakus Lietuva un zināmā mērā valsts galvenajā autoceļa pierobežā tā ir arī valsts vizītkarte. Un tiešām mēs esam priecīgi, ka šie valsts galvenajā autoceļa ceļš, kas ir pierobežā, tiešām kā valsts vizītkarte neļauj sarkt. Un mēs varam būt lepni par to, kādā kvalitātē ir mūsu valsts galvenajā autoceļš šajos posmos. Kā atzīmēja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jelinska, šis gads ir veiksmīgs ceļa remontu ziņā. Tiek veikti beigu rekonstrukcijas darbi vēl vienai magistrālei A13 no Daugavpils līdz Špogiem. Tāpat ir uzsākti darbi tā saucamajā Silenes ceļa posmā Baltkrievijas virzienā. Paliek cerība, ka savu kārtu sagaidīs arī mūsu reģionā svarīgs ceļš Rīgas Stošejas posmas no Daugavpils līdz Nīdzgalei. Tomēr pagaidām jautājums vēl nav atrisināts, kā likvidēt deficītu ceļa remontu finansējumā, jo veikt ilgtermiņa plānus ir sarežģīti. Pie šī jautājuma risināšanas patreiz strādā ekspertu grupa. Šonedēļ bija ekspertu grupa, ko es nodibināju 4 mēnešus atpakaļ, lai risinātu jautājumus, kā mēs no šīs problēmas varam tikt ārā, jo 25 gadiem kopējais nepieciešamais finansējums, kas ir uzkrājies, kas būtu nepieciešams, ir 4,5 miljārdi eiro, kas ir milzīga summa un vienkāršie mehānismi to tā nevar atrisināt. Līdz ar to ir piedāvājumi no ekspertu darba grupas gan iespējams izskatīt jautājumu par aizņemšanos šodien un maksāt vēlāk, jo katrs gads, ko mēs zaudējam, tas to ceļa remontu padara arvien dārgāku. Jau šobrīd tiek apspriesti deficīta problēmas risinājuma veidi, aizdevums remonta darbu veikšanai vai ceļa fonda atjaunošana. Jebkurā gadījumā ministrija plāno rast risinājumu, kā izkļūt no finanšu bedres, ko patreiz izjūt tūkstošiem autovadītāju.